Svētku laikā vienmēr der nodrošināties ar dažādiem līdzekļiem pret veselības ķibelēm. Akciju sabiedrība Olaine Farm ir viena no lielākajām kompānijām Baltijā ar gandrīz 40 gadu pieredzi medikamentu un ķīmisko vielu ražošanā. Savulaik lēmums par lielā farmācijas koncerna būvniecību pieņemts 1965. gadā PSRS varas laikā ar mērķi nodrošināt visu Padomju Savienību ar dažādām farmācijas substancēm un zāļu formām. 1972. gadu uzskata par rūpnīcas darbības sākuma gadu. Šodien uzņēmums sniedz darba iespējas 800 kvalificētiem speciālistiem. Kompānija ir nodrošināta ar mūsdienīgām tehnoloģijām un certificēta atbilstoši Eiropas Savienības standartiem. Olaine Farm ir arī lielākais nodokļu maksātājs pašvaldībā. Pērn nodokļos samaksāti 4 miljoni latu. Līdz ar to tas godam nopelnījis apzīmējumu pilsētu veidojošs uzņēmums. Priekš Nelielās Latvijas mums ir divi spēcīgi zāļu ražotāji, mēs esam viens no viņiem. Mēs lielāko daļu ražojam no pašsaražotas substances. Mēs nepērkam lētas Ķīnas vai Indijas izēvielas, mēs ražojam šeit paši. Jūs redzējāt, ļoti striktā uzraudzībā, pēc katras stadijas veicot kvalitātes kontroli. Farmācijā galvenais ir kvalitāte, un to mēs saprotam, to mēs ievērojam. Olaine Farm realizē pārliecinošu eksportu uz 30 pasaules valstīm, taču lielākā sadarbība ir ar Krieviju, Baltiju un Lielbritāniju. Kopumā uzņēmums saražo vairāk kā 60 vienību veidu, bet 75% saražotās produkcijas ir recepšu medikamenti. Šobrīd uz 5 mēnešu dati rāda, ka 10 lielākajos tirgos mūsu realizācijas apjomi kāpj. Vairākos no viņiem par vairāk kā 100% salīdzinot ar pagājušo gadu. Lielāka atzinība nevar vēlēties. Ja, tad cilvēki, ārsti, patērētāji, klīnikas speciālisti, vismaz 10 dažādās valstīs, kur mēs esam ļoti populāri, mūsu produkciju ir šādā veidā novērtējuši. Uzņēmums var lepoties ar plašu mārketinga struktūrvienību, kas strādā ar ārstiem visā pasaulē. Komunikācijas ceļā rodas idejas. Ārsti izceļ kādu noteiktu nišu, ko vēlāk attīstīt. Šeit sākas darbiņš arī zinātniekiem jaunu molekulu kombināciju izstrādē. Ikvienam jaunam medikamentam tiek veikta virkne pētījumu, lai to varētu reģistrēt zāļu reģistrā. Lai nodrošinātu gatavās produkcijas ražošanai nepieciešamo materiālu un palīglīdzekļu kvalitatīvu uzglabāšanu, ir nepieciešamas pasaules standartiem atbilstošas noliktavas. Noliktavā tiek uzglabātas izejvielas gatavo zāļu formu ražošanai, kā arī pakošanas materiāli, kas nonāk saskarē ar gatavajām zālēm. Tāpēc telpās tiek uzturēts nepieciešamais temperatūras un mitruma režīms. Viens no kvalitātes nodrošināšanas mehānismiem ir kontroles laboratorijas, kas veic procesa kontroli visā produkta ražošanas ciklā. Tas ir svarīgi, jo ražotās zāles atstāj zināmu ietekmi uz cilvēka veselību, tādēļ zāļu ražotāji nes īpaši augstu atbildību patērētāju priekšā. No noliktavas ņem paraugus, ko tālāk testē laboratorijā. Ja izejviela atbilst kvalitātes prasībām, tā saņem zaļo talonu jeb zaļo gaismu tālākai pielietošanai. Pēc laboratorijas vielas nonāk kādā no ķīmiskās ražošanas cehiem, kur notiek substanču ražošana gatavajām zāļu formām. Ražošanas telpā atrodas vairāki reaktori, kuros noris dažādas ķīmiskas reakcijas ar vielām. Tās maisa, silda un atdzesē, līdz padod uz tīro telpu, kurā ir īpaša gaisa apmaiņa, lai gatavās vielas pārliktu iepakojumos un nodotu atpakaļ noliktavā. Pēc dažādiem laboratorijas testiem vielas nonāk gatavo zāļu ražošanas cehā. Tā kā vienā tabletītē ir aptuveni 10 izejvielas, tās saliek atsevišķos iepakojumos. Šos ķīmiskos pulverus ievieto granulatorā, iekārtā, kas veido no pulvera zāļu granulas un samaisa esošo masu. Masu pārsūknē binā, jeb tvertnē, ko tālāk pilnīgi izolētā appūderēšanas telpā maisa. Tiek pievienota arī palīgviela, kas veicina granulāta slīdēšanu tālākajā ražošanas procesā. Tabletēšanas telpā jaudīga tablešu prese izveido 270 000 tablešu stundā. Saražoto uzreiz nosver un liek izcili sterilās plastmasas muciņās. Tikmēr apvalkotām tabletēm bankas seifam līdzīgā iekārtā uzsmidzina suspensiju, vielu, kas rada tabletē cietu, krāsainu un slīdēnu apvalku. Visas gatavās tabletes nonāk fasētavā. Šeit notiek tablešu blisterēšana, jeb fasēšana. Iekārta saņem plastmasas un folijas rulli. Plastmasas rullī tiek iespiestas iedobītes, kurās pa ražošanas līniju iegulst zāļu ripiņas. Ar foliju iepakojums tiek hermetiski noslēgts un tālāk sagriezts mazākās vienībās. Šādi izveido mums visiem zināmo zāļu plāksnīti. Taču to vēl nepieciešams iepakot, pievienojot zāļu papildu informāciju. Lietošanas instrukcijas un zāļu kastītes top Olaine Farm esošajā teritorijā atsevišķā tipogrāfijā.
Atbilstoši iekārta automātiski saloka zāļu instrukcijas, savukārt cita mehānika uzdrukā uz kastītēm sērijas numurus un zāļu derīguma termiņu. Tad tas viss nonāk pakošanas cehā, kurā operators īpaši rūpīgi ar rokām veido iepakojumu saturu, ieliek zāļu plāksnīti un pievieno lietošanas instrukciju. Lielākām produkcijas sērijām šo darbu veids specializētas pakošanas iekārtas. Šo sapildīto kastīšu ceļš ved uz lielo pakotavu, kur tās saliek kastēs un nogādā klientam. Vienai zāļu vienībai no izejvielu iepirkšanas brīža līdz nonākšanai aptieku plauktos aizrit vismaz mēnesis. Ļoti populāri cilvēkiem ir pašārstēties, bet kopējais zāļu patēriņš Latvijā joprojām ir ļoti mazs. Un ir statistiska saistība starp zāļu patēriņu un dzīves ilgumu. Latvijā viņš ir tieši tāda arī novērojams, diezgan maz mēs patērējam zāles. Tā skaitā arī šī iemesla dēļ Latvijā dzīves ilgums ir tāds, kāds viņš ir. Mundrumam līdzēs zāļu tēja, taču nopietnu slimību gadījumā bez atbilstošiem medikamentiem tomēr neiztikt.